Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā otrdienas vakarā, un arī lasīsim grāmatu, kuru jau iesākām lasīt, Dereka Prinsa grāmatu Svētība vai lāst, tu vari izvēlēties. Un šovakar sākam lasīt jau otro daļu šajā grāmatā. Nav lāstu bez iemesla. Svētību un lāstu darbība mūsu dzīvēs nav nenosakāma. Tieši otrādi, tie abi darbojas saskaņā ar mūžīgiem nemaināmiem likumiem. Vienīgi, ieskatoties Bībelē, mēs šos likumus varam pareizi saprast. Salamana pamācībās, kā ir teikt, 26. nodaļā, 2. pantā, Salamans nostiprina šo principu attiecībā uz lāstiem. Nepelnīti lāsti nepiepildās. Katram lāstam, kas nāk mūsu dzīvēs, ir iemesls. Ja mums liekas, ka esam pakļauti lāstam, mums jānoskaidro tā iemesls. Tikai tad mēs būsim tādā stāvoklī, ka spēsim pret to pareizi attiekties. Tas arī apklusinās mūsu izmisīgo jautājumu, kāpēc ar mani vienmēr tā notiek. Šī nodaļa runā par galveno lāstu iemesliem, kas ietekmē mūsu dzīves. Pēc tās izlasīšanas jūs labāk spēsit saprast Dieva pretlīdzekļus un tos pielietot. Par to tālāk būs runāt 3. nodaļā. 6. nodaļas apakštēma, 2. nodaļas apakštēma un 6. virsraksts viltus dievi. Attiecībā uz Dieva pasludinātiem lāstiem mēs iepriekšējās nodaļās esam noskaidrojuši divus svarīgus faktus. Pirmais, tie ir viena no visvarīgākajiem veidiem, ar kuriem viņš atnes sodu. Sacēlušamies un negodīgajiem, otrkārt, galvenais iemesls šādiem lāstiem ir Dieva balss, neuzklausīšana un atsacīšanās darīt to, ko viņš liek. Vai pasakot to vienā vārdā – nepaklausība. Nepaklausība var ieņemt visdažādākās formas, tāpēc ir visai pareizi jautāt, kādas ir galvenās nepaklausības formas, kas liek Dievam uzlikt lāstu. Bībele neatstāja ne mazāko šaubu par atbildi. Nepaklausības veidi, kas visvairāk izaitina Dievu uzlikt lāstu, ir 1, 2, 2 Mūzes grāmatas 20. nodaļas, no 1. līdz 5. pantam minēto 10 baušļu pārkāpšana. Un Dievs sacīja, visus šos vārdus teikdams, es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tev izvedis no Ēģiptes zemes, no klaušu nama. Tev nebūs citas dievas turēt manā priekšā, netaisi sev tēlus vai dievekļus, ne pēc tā, kas ir augšā, ne pēc tā, kas ir virs zemes, ne pēc tā, kas ir ūdenī zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu taisnīgs Dievs, kas tēva grēkus pie bērniem, piemeklē līdz 3. un 4. augumam tiem, kas mani ienīst. Kādi ir divu grēku veidi, par ko runā Dievs? Pirmais ir tā kunga vietā, iepratī viņam atzīt vēl kādas citas dievi. Nav pietiekoši to kungu atzīt par pirmo vai vislielāko no visiem dieviem. Mums jāatzīst, ka viņš ir vienīgais patiesais dievs, nedrīkst būt neviens dievs, kas atrodas līdzās viņam, kā ir teikt, Jesajas 45. nodaļā, 21. pantā, tas kungs ļoti uzsver. Vai ne es tas kungs, kas vienīgi ir dievs, bez manis nav cita patiesa dieva un glābēja. Otrais grēka veids, par ko minēt 2. pavēlē, ir izgatavot kādu citu mākslīgu dievu atveidu un ziedokli, lai to pielūgtu. Romiešiem 1. nodaļā no 20. līdz 23. pantam Pāvils analizē, kas notiek tad, kad tiek pārkāptas šīs divas pavēles. Viņu neredzamās īpašības tik labi viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība kopš pasaules radīšanas gara, acīm saskatāmas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo pazīdami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņiem nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā siržu neprātā iegrimuši tumsā.
Dižodamies ar savu gudrību, viņi kļuvuši nelgas un apmainījuši neiznīcīgā dieva godību pret iznīcīgām cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tie, kas atzīst viltus dievus un praktizē elku pielūgšanu, brīvprātīgi noliedz skaidro atklāsmi par dievu, kas tiem tiek sniegta, tev radību. Tā vietā viņi ir izvēlējušies pielūgt elkus, šādai rīcībai nav pamata. Pašā iesākumā tie ieņem cilvēcīgu veidu, bet pēc tam pārvēršat par putniem, tad pārtop četrkāju dzīvniekos un pēdīgi rāpuļos. Tas precīzi apraksta senās Ēģiptes tradīcijas. 3 no viņu galvenajiem dieviem bija grifs, putns, šakālis zīdītājs un kobra rāpulis. Mūsu cilvēciskais prāts nespēja izprast, kādu šausmīgu ļaunumu nodara elku pielūgšana. Patiesais dievs, kas pašā iesākumā sevi atklāja savu radību un tad daudz pilnīgāk savu rakstiem, ir svēts, varens, godības pilns, vispēcīgs, attēlot viņu kādas radītas lietas, vienalga cilvēka vai dzīvnieka veidā nozīmē laupīt viņam godu. Šeit šāda rīcība viņu sadusmo. Atļaujiet man to attēlot ar piemēra palīdzību. Pieņemsim, ka kārt pie griestiem atrada lidojām kukaini. Nofotografēja to un tad izgatavoja fotogrāfiju ar parakstu Dereks Prince. Es patiešām to sapratu, kā provokācija, kas vērsta attiecībā pret mani. Tik neizmērojami ļaunāka dieva sirdi ievaino tie, kas viņa vārdā nosauc kādu no viņa radības formām. Tam nav ne mazākā attaisnojuma un pamata. Dieva sots pirmo divu pavēļu pārkāpšanā nes raksturīgas lāstu pazīmes, un tas turpinās no paudzes paudzē līdz pat 4. augumam. Dažās tautās un dažās kultūrās elku dievu pielūgšana turpinās simtiem un par tūkstošiem gadu, daudzreiz pavērojot lāstas spēku. Cilvēks, kas nāk no šādas vides, sevī var nest lāstu, ko var salīdzināt ar nezāles sēklu, kas iesēta viņa dzīvē un kas piesaistījuši sātniskos spēkus. Šai sēklā izaugušas dieva veida saknes. Viena gara miesa sakne, kas sniedzas taisni uz leju, un pārējās mazāk spēcīgas, blakus saknes, kas sniedzas dažādos virzienos. Miesa sakne atspoguļot senču ietekmi, kas pielūda viltus dievus, apkārt esošās saknes atspoguļot ticas spēkus, kam šis cilvēks ir bijis atvērts savā dzīvē caur dažādiem piekoptajiem grēkiem, vai arī caur viņa saistību pie viltus dieviem, vai arī dažādos citos veidos. Pirmais, šis cilvēks var baudīt patiesu brīvību. Un pilnīgu jaunatni tajā raidījumu Kristu. Pirmais, šis cilvēks var baudīt patiesu brīvību un pilnīgu jaunajā radījumā Kristū. Šai saknei ir jābūt pilnīgi izrautai. Zemē nedrīkst būt palicis nekas. Visvarīgākā sakne ir mietsakne, kas cilvēku saista ar zaudējām priekšteču paudzēm, kas ir pielūguši viltus dievus. Ar to visgrūtāk tikt galā, nekas cits, kā vien pārdabiska dieva žēlastība un spēks efektīvi cīnīties ar šīm saknēm, bet pateicība Dievam. Jēzus apsolījumā Mateja evaņģēlija 15. nodaļā 13. pantā ir teikt: visi dēsti, ko mans debes tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm. Grēki, kas atnes paauģu lāstu, neaprobežojas tikai ar visredzamākajām elku kalpošanas formām. Tie ieslēdz otru daudz plašāku darbības sfēru, kam nav obligāti jāatspoguļo kalpošana elkiem vai pat reliģijai. Savas dabas dēļ tie atbilst okultisma terminoloģijai, un tos var aprakstīt kā okultus, atvasināt no latīņu vārda, kura nozīme ir apslēpt vai apklāt. Šī okultā darbība vienmēr visās paudzes un kritušo cilvēku ir iedarbojusies fascinējoši.
Divas no lielākajām cilvēku dabas pazīmēm ir tieksme pēc zināšanām un tieksme pēc spēka. Līdz zināmām līmenim cilvēks ir spējīgs apmierināt savas tieksmes dabiskā veidā, taču ja viņš nav pilnīgi apmierināts ar to, ko spēj iegūt šādā veidā, viņš neglābjami pievērsīsies pārdabiskajai avotam, šajā brīdī viņš viegli var nonākt okultisma varā. Iemesls tam ir tas, ka pasaulē ir iespējami tikai divi pārdabisku zināšanu un spēka avoti – Dievs vai sātanas. Katra pārdabisku zināšana vai spēka forma, kas nenāk no Dieva, nāk no sātana. Ja tas nāk no Dieva, tad tas ir atļaut, ja nāk no sātana, tas nav atļaut. Dieva valstība ir gaismas valstība, tāpēc viņa kalpi zina, kam viņi kalpo un ko viņi dara. No otras puses, sātana valstība ir tumsas valstība, tāpēc lielākā daļa no viņa valstības kalpiem nezina, kam viņi kalpo vai arī ko viņi īsti dara. Tās bija ilgas pēc aizliegtām zināšanām, kas kārdināja cilvēku izdarīt pirmo pārkāpumu Ēdenes dārzā. Dievs bija nolistis neredzamu robežu starp viņiem un laba un ļauna atzīšanas koku. Kad cilvēks pārkāpa robežu, viņš sevi atrada sātana teritorijā un nokļuva viņa varā. Kopš tā laika tās pašas ilgas pēc neatļautām zināšanām vai spēka ir nepārtraukti aicinājušas cilvēkus ieiet sātana aizņemtajā teritorijā, kur viņš ir spējīgs tos saistīt. Kā variet lasīt 2. Timotejam 2. nodaļā 26. pantā. Kā jau iepriekš bija sacīts, šīs teritorijas nosaukums ir okults. Tie, kas ieiet šajā teritorijā, meklē iegūt pārdabiskas zināšanas vai spēku no sātana, jo Dievs cilvēkiem nav atļāvis to meklēt ne no viena cita avota, kā viena sevis. Tā darot, viņa faktiski atzīst sātana par Dievu iepratim vienam patiesam Dievam un tādā veidā pārkāp pirmo no 10 baušļiem. To darot, viņa sevi pakļauj lāstam, ko Dievs ir pasludinājis visiem, kas pārkāp šo pavēli, lāstam, kas sniedzas līdz pat 4. paaudzei. Šis secinājums ir tik svarīgs, ka tas jāuzsver vēlreiz visi, kas nodarbojas ar okultām lietām, sevi pakļauj lāstam, kas pasludinās tiem, kas pārkāp pirmo bausli. Dažādās vietās Bībelē griešanos pie viltus dieviem nosauc par garīgu miesas grēku un pasludina to par daudz lielāku grēku nekā fiziskais miesas grēks. Saprotot to šādā veidā, Salamana pamācībā sniegtie brīdinājumi neielaisties sakaros ar amorālu sievieti vai laulības pārkāpēju attiecas uz sakariem ar okultām lietām. Salamana pamācības 5. nodaļa 36. pants. Salamana pamācības 35. nodaļa 36. pants. Jo 6 netiklas sievas lūpes ir saldas kā medus, un viņas rīkli, tai runājot ir glumāka, par labāko eļļu, bet pēc tam tās rūktas kā vērmeles un asas kā abēju pušķu griezīgs zobens. Viņas kājas virzās pazemē, nāvē pretī viņas gaitas noved kapa tumsā. Viņa neiet tieši un stingri pa dzīvības ceļu, grīļodamās spēr soļus viņas kājas, tā ka šķiet, viņa pati nezina, kurp viņa dodas. Pēdējais apgalvojums ir īpaši raksturīgs. Grīļodamās spēr soļus viņas kājas, tā ka šķiet, viņa pati nezina, kur viņa dodas. Okultai praksē un tās dažādajām formām nav robežu. Līdz ko viens līmenis ir sasniegts, tā vietā rodas cits, tāpēc ir neiespējami sniegt kompleksu vai detalizētu dažādu okulto nodarbību sarakstu. Tāpēc ir iespējams identificēt un vispārīgi aprakstīt tikai sekojoši 3 galvenos veidus – burvību, nākotnes zīlēšanu un buršanos. Pirmais ir burvība, ir okultismu spēka pamati, tās pamati ir aprakstīti 1. Samuēla 15. nodaļā 23. pantā, bet nepaklausība ir kā burvības grēks. Burvība ir cilvēka sacelšanās pret Dievu, ārējā izpausme, tie ir cilvēka centieni iegūt Dieva zināšanas, nepakļaujoties Dieva likumiem. Tās spēks darbojas caur vēlēšanos kontrolēt cilvēkus un notikumus. Lai iegūtu šos rezultātus, var tikt lietot vai nu psiholoģisks spiediens vai psihiskas darbība, vai arī abu šo elementu kombinācija.
ir 3 vārdi, kas izsaka burvestību, burvestības darbību, izmantošana, šausmināšana, pārvaldīšana. Pārvaldīšana ir to galējais mērķis. Izmantošana un šausmināšana ir alternatīva veidi, kā sasniegt šo mērķi. Visur, kur cilvēki lieto runas mākslu, var kādus paņēmienus, lai kādu izmantotu, sabaidītu un beigās valdītu par tiem, kas tiem atrodas apkārt, darbojas burvestības spēks. Savā visvienkāršākā formā burvestība kritušā cilvēka sabojāta dabas izpausme. Galatiešiem 5. nodaļa 20. pants ir teikt. Tā kopā ar elku, kalpību ir pieskaitīta miesas darbiem. Iespējams ir tikai daži cilvēki, kas kādā vai citā brīdī nav nodarbojušies ar burvestību šādā tās formā. Tomēr tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Sātana pazīme ir tā, ka viņš izmanto šos miesas darbus, lai ievestu mūs pārdabiska demoniska spēka darbības zonā, kas nāk no tumsības valstības. Caur mūsu atvērtību viņš ienāk un pārņem kontroli par vīrieti un sievieti, padarot tos par savu ļauno mērķu līdzekļiem un savas valstības gūstekņiem. Rezultātā burvestība tiek piekopta jau kā okulta māksla, kas darbojas caur viltīgām nodarbībām un lāstiem. Pārējās 2 okultisma formas, nākotnes zīlēšana un buršanās, savu spēku ņem no tās pašas pamata vēlēšanās kontrolēt cilvēkus un apstākļus. Nākotnes zīlēšana ir okulto zināšanu paveids, daudz dažādu zināšanu formu piedāvājums, ko nevar iegūt ar pārdabiskiem līdzekļiem savā vispār pierastākā veidā. Nākotnes paredzēšana tā piedāvā pārdabiska zināšanas par nākotni. Tā sevī tāpat ieslēdz visas viltus, reliģisko atklāšanu formas, kas prasa pārdabisko spēku iejaukšanos. Buršanās noteikts ar materiāliem objektiem, vai izmantojot citus veidus, kas tev ietver fiziskas izjūtas, tādas kā narkomānija vai aizraušanās ar roka mūziku. Atklāsmes grāmatā 9. nodaļā 21. pantā vārdam buršanās ir izmantot grieķu vārdu, kas apzīmē narkotikas. 2. Timotejam 3. nodaļa 13. pants. Pāvils brīdina, ka šī laikmeta beigās ļaunīgi cilvēki un krāpnieki iestiks arvien lielākā ļaunumā, maldinādami un maldīdamies. Vārds, kas tulkot kā krāpnieki, literāri nozīmē burvji. Krāpšana vienmēr ir bijis burvju tehnikas paņēmiens. Laicīgā narkomānija saistībā ar smagā metāla rokmūziku ir redzams piemērs 2 buršanās veidiem, kas darbojas kopā. Tālāk seko īsti dažādu kategoriju saraksts, zem kurām var klasificēt buršanās līdzekļus. Visi objekti, kas ir saistīti ar elku pielūgšanu, pagāniskie vai kristietim atļautie. Visi objekti, kas attaino kādu viltus reliģijas vai kulta vai sātaniskās prakses veidu. Visi objekti, ar kuru palīdzību okultisma praktizētais iegūst pārdabisku spēku, pat tad, ja šis spēks tiek virzīts labiem mērķiem, piemēram, dziedināšana vai tā pielietošana cilvēku noved lāsta varā. Visi objekti, ko padara par pārdabīguma elementiem, tādi kā zirgu pakavi, monētas, svētu attēli un tā tālāk. Tālāk seko dažas īpašas okultismu formas, kas tiek lietotas mūsu laitīgajā kultūrā. Pirmais - okultiskie spēka avoti. Akupresūra, akupunktūra, astrālā projekcija, hipnoze, pacelšanās, cīņas mākslas, tās, kas pielieto garīgus spēkus, prāta kontrole, prāta dinamika, parakinēze, galdiņu dancināšana, telekinēze, dziedināšana ar pieskārieniem, buršanās. Otrais - okultisma zināšanu avoti. Astroloģija, automātiskā rakstīšana, noskaņošanās, balstu klausīšanās, gaisredzība, kristāla bumbas ar krāsu, terapiju vai pendulumu, noskaidrota diagnoze, buršanās paraksta, analīze, horoskopi, iridoloģija, kabatas kults, mēdīja, prāta lasīšana, skaitļu māksla, priekšnojautas, palmistrija, frenoloģija, seansi, tarota, kārtis, lasīšana, tējas lapās, telepātija, arī visas grāmatas, kas māca okultās lietas. Zem šīs virsraksta var minēt arī visas viltus reliģijas vai
kults, kas atzīst pārdabiskas atklāsmes, bet nostājas pretī Bībelei. Noskaidrot atšķirības ar patieso un īsto garīgo pasaulē ir tikpat svarīgi, kā uzzināt, kas ir taisnas un kas līks pārdabiskā lietu pasaulē. Ja mēs pazīstam taisnu priekšmetu, tad arī zināsim, ka katra lieta, kas atšķiras no šīs taisnā, ir saliekta. Pie kam nav svarīgi, vai tā ir saliekta par 1 vai 2 vai 90 grādiem. Tā ir saliekta. Garīgajā pasaulē Bībele ir taisnā patiesības etalons. Viss, kas atšķiras no Bībeles, ir viltus. Vienalga, vai šīs atšķirības ir lielas vai mazas, tas nav svarīgi. Vislielākās pievilšanās sola tās mācības, kas tikai nedaudz atšķiras no Bībeles. Tāpat būtu bīstamas ir tās reliģijas, kas pārprot Jēzus Kristus personu, viņa dabu vai darbu. Jaunā derība, piemēram, attaino Jēzu kā Dievu, kas nāca miesā, bet Jehovas liecinieki māca, ka viņš bija radīta būtne. Islams noliek, ka Jēzus ir Dieva dēls, un noliek to faktu, ka viņš nomira pie krusta, tomēr Jēzus nāve ir vienīgais pamats, caur ko cilvēks var iegūt grēku piedošanu. Tālāk seko daudz mūsdienās visaktīvāko viltus reliģiju vai kultu sarakstu. Antropozofija, melnās masas, dieva bērni, kristadelfijāņi, kristīgā zinātne, brīvo masonu līga, iekšējā miera kustība, Jehovas liecinieki, mormoņi, jaunā laikmeta kustība, reliģiskā zinātne, rožu kronismis, sientoloģija, garīgo pioniera kustība, spirituālismis, teozofija, unificētā baznīca, unitārā baznīca, vispasaules dieva draudze, arī austrumu reliģijas vai kulti, tādi kā Bahai, buģismis, konfuciānismis, dievišķās gaismas, misija, guru, hāre, krišņa, hinduismis, islams, šintoismis, transcendentālā meditācija, joga. 3. okultās darbības veidi ar fiziskiem objektiem un tā tālāk. Amuleti, krusti ar riņķi, tā augšā piemiņas akmeņi, kristāli, ko lieto dziedināšanai, halucionāciju, radošas narkotikas, smagā metāla, skaņu ieraksti vai kasetes, heksazīmes, skaistuma simboli, otrādi apgriezta zirgu pakavi, oja dēlīši, pagānu fetiši vai reliģiskā māksla, planšetes, talismaņi, zodiaka zīmes, dieva skatījums uz tiem, kas ir iesaistīti augstāk minētās nodarbībās, ir skaidri redzams 5. Mūzes grāmata 18. nodaļā no 10. līdz 13. pantam, lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nez arī, ka zīlē nākotni, nez laiku zīmju taujātais, nez čūsku apvārdotais, nez burvis, nez vārdotājs, nez garu izsauties, nez pareģis, nez mirušo izaicināties, jo visi, kas dara šīs lietas, piekop negantību tā kunga acīs, un šīs negantība dēļ tas kungs, tas dievs, to dzen ārā tev ienākot, tev jābūt bezvainīgam tā kunga sava dieva priekšā. Ievērojiet, ka tie, kas nodarbojas ar šiem okultām lietām, ietilpst vienā kategorijā ar tiem, kas upurē savus bērnus ugunī pagānu dieviem, saskaņā ar bauslību, sod par šādu rīcību ir nāve. Ir svarīgi atzīmēt, ka grāmatas var būt par okultu spēka kanālu. Kad kristieši Efezārs ar Pāvila kalpošanu sastapās ar sātana spēka realitāti, viņa reakcija bija patiesi dramatiska. Daudzi no tiem, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savos darbus, un labs skait to, kas bija nodarbojušies ar buru mākslām, sanesa grāmatas un sadedzināja visu acu priekšā, to vērtību noteica un saskaitīja 50,000 sudrabu gabalu, kā ir teikt Apostoļu darbos 19. nodaļā no 18. līdz 19. pantam. Vienīgais pieņemtais veids, kā ar okulto materiālu rīkoties, ir to pilnīgi iznīcināt ugunī vai kādā citā iespējamā veidā. Ir jau norādīt, ka okultiskie spēki, līdzīgi amorālajai sievietei, maina savu veidu, tāpēc nav iespējams sastādīt pilnīgu okulto nodarbību
sarakstu. Daudzus gadus esmu centies palīdzēt problēmu saistītiem cilvēkiem, to nav bijis iespējams atrisināt ar padomu, došanu vai tādu kalpošanu, ko mūsdienās piedāvā lielākā daļa drauģu. Tik es spēju saprast šīs problēmas neatkarīgas no šo ļaužu atklātības vai patiesuma trūkuma. Faktiski šie ļaudis likās daudz patiesāk un godīgāk par daudziem baznīcā gājējiem, kas savas problēmas cenšas noslēpt. Gadījumos, kur es guvu panākumus palīdzot šādiem ļaudīm, es gandrīz piemēram atradu kādu saistību ar okultām lietām viņu pagātnē. Bieži viņi nespēja tajā saskatīt potenciālu cēloni savām problēmām, taču līdz ko okultā sakne tika iznesta dienas gaismā un pārcirsta, bija visai viegli atrisināt citas daudz grūtākas problēmas. Manā prātā ienāk vienkāršas, bet acīm redzamas piemērs. Mājas lūkšanas sapulcēs es atklāju, ka atrodos tuvu kādam jaunam ap 20 gadus vecam vīrietim. Mēs nebijām pazīstami, bet es sajūtos vadīt. Viņam vaicāt, vai jūs esat saņēmis svēto garu? Jā, viņš atbildēja, bet ar piebildu visai žēlā balsī, bet es nerunāju mēlēs. Viņš skaidri sajūta, ka viņa piedzīvojumā kaut kas trūka. Neapspriežot tālāk tēmu par mēlēm, es viņam vaicāju, vai jūs kaut kad neesat apmeklējis nākotnes pareģi. Viņš sadāvās, bet es sacīju jā. Vienreiz, kad man bija 15 gadu, taču es to uzskatīju par joku. Es tam neticēju, bet tomēr es neatlaidos. Jūs darījāt tieši to, ko jūsu nākotnes pareģojums prasīja darīt. Vai jūs nevēlētos to atzīt kā grēku, es teicu, un lūgt Dievam jums piedot un atbrīvos jūs no tām sekām. Kad viņš tam piekrita, es viņu vadīju vienkāršā lūkšanā, kurā viņš atzinās Dievu priekšā savā nākotnes zīlētājas apmeklējumā un lūdza Dievu viņam piedot un atbrīvot no tā sekām. Tad bez tālākiem izskaidrojumiem es uzliku savas rokas uz viņa pleciem un lūdzu Dievu atbrīvot svēto garu par viņu. Pēkšņi, bez kavēšanās vai kautrēšanās, viņš skaidri un tekoši sāka runāt nepazīstamā valodā. Pēc dažiem mirkļiem viņš bija aizmirsis visu, kas notika viņam apkārt un atradās dziļā Dieva tūmā, viņa dzīve bija norauta neredzama barjera. Kopš tā laika es daudzas reizes atceros savu satikšanos ar šo jauno cilvēku, viņa problēma nebija godīguma vai patiesīguma trūkuma, tā bija sastastīšanās atzīt par grēku savas došanas pie nākotnes zīlētājas. Viņš nespēja saprast, ka Dieva acīs viņš visu laiku bija vainīgs garīgā grēkā. Tagad pasniegsim otrādi, pieņemsim, ka es viņam jautāju, vai jūs kādreiz esat piekopis laulības pārkāpšanos precētu sievieti? Viņš nekad nebūtu atbildējis jā, bet es to uzskatīju par joku, tas man neko nenozīmēja. Neskaitām daudzumu cilvēku šodien atrodas līdzīgā situācijā, daudzi no viņiem apmeklē baznīcu, tomēr vienaldības dēļ viņi ir pārkāpuši okultā robežu un krituši grēkā, kas ir sliktāk nekā laulības pārkāpšana fiziskā izpratnē, kamēr viņi nenonāk pie atziņas, ko ir īsti izdarījuši, tiem nākas palikt lāsta varā, ko Dievs ir pasludinājis visiem, kas uzgriež muguri Dievam un pievēršas vilku dieviem. Laikam ritotai pašai ēnai ir jāpaliek par viņu pēcteču dzīvi nākošajās 4 paudzēs. Sastopoties ar šādiem gadījumiem, kristieši dažreiz atsaucas, es nezināju, ka daru kaut ko nepareizi. Man atbildi ir norādīt, ka 1. Timotejam 1. nodaļa no 13. līdz 15. pantam Pāvils apraksta sevi kā pirmo no grēciniekiem to grēku dēļ, ko viņš bija darījis neticības laikā. Nezināšana mūs neatbrīvo no soda par mūsu grēkiem, taču tā var likt Dievam parādīt žēlastību, ja mēs atgriezīsimies un pievērsīsimies viņam. Visiem no mums bez izņēmumiem ir rūpīgi jāapsver, kā šie principi var tikt pielietoti mūsu dzīvēs. Pirmajos 2 no 10 baušļiem Dievs ir pasludinājis savu sodu 2 specifiskiem grēkiem, novērsties no vienīgā patiesā Dieva un pievērsties neīstiem dieviem un izgatavot kādu mākslīgi veidotu Dieva atveidu un to pielūgt. Šie 2 grēki sev ietver sakaru ar okultām lietām, Dieva sods tiem, kas piekopja šos grēkus, kā mēs jūs jau redzējām, iesniedzas 4 sekojošās paudzēs. Katra viena no iepriekšējām 4 paudzēm pirms mums piekop šos grēkus var būt par lāsta cēloni mūsu paudzē. Katram no mums ir 2 vecāki, 4 vecvecāki, 8 vecvecāki un 16 vecvecāki. Tas kopā sastāda 32 personas, kura
32 personas, katra viena no kurām var būt par lāstu iemeslu mūsu dzīvē. Cik daudzi no mums var garantēt, ka neviens no mūsu 30 seņķiem nekad savā dzīvē nav nodarbojies ar kādu elku, kalpošanas vai okultisma paveidu. Pateicība Dievam, viņš ir nodrošinājis ceļu, kā mums tik brīviem no jebkura lāsta, kas var nākt no šī avota. Pateicība Dievam par to, ka mēs varam sevi uzticēt viņa nodrošinājumam. Pēdējā tiesa dienā Dievs mūsu priekšā neminēs faktus par mūsu priekšteču uz mums uzliktajiem lāstiem, taču uzskatīs mūs par vainīgiem, tad, ja mēs asacīsimies sevi uzticēt tam nodrošinājumam, ko viņš ir sagatavojis mūsu atbrīvošanai no šādiem lāstiem. Jūs klausījāties grāmatas lasījumu, Dereka Princes Svētība vai lāsts. Tu vari izvēlēties grāmatas lasījumu.